Pērnā gada nogalē Talsu novada pašvaldība saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju izvēlējās SIA Eko Baltija Vide. Sadarbības līgums stāsies spēkā 1. jūnijā, tāpēc iedzīvotāji aicināti pārslēgt līgumus. SIA Eko Baltija Vide ir izveidota apvienojot SIA Kurzemes Ainavas, SIA Jūrmalas ATU un SIA Eko Rīga, un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem iedzīvotājiem ir jānoslēdz individuāli līgumi par atkritumu izvešanu no sava īpašuma ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju. Jaunais atkrituma apsaimniekotājs aicina iedzīvotājus noslēgt individuālo līgumu uzņēmuma birojos vai arī Talsu novada pagastu vai pilsētu pārvaldēs. Tikšanās laikā jaunais apsaimniekotājs sniegs informāciju par pakalpojumiem un kopīgi radīs tieši jums visērtāko un labāko risinājumu tīras un sakoptas vides nodrošināšanai. SIA Eko Baltija Vide adrese un pieņemšanas laiki Talsos, Kareivju ielā 6, darba dienās no 9 līdz 12 un no 13 līdz 16. Tāpat iedzīvotāji var iepazīties ar līgumu arī elektroniski www.videekobaltija.lv vai Talsu novada mājaslapā www.talsi.lv. Līdz jauna individuālā līguma noslēgšanai SIA Eko Baltija Vide turpinās sniegt sadzīves atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumus, piemērojot līgumā noteikto tarifu. Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pārslēgt līgumus, jo līdz šim noteiktais maksas pakalpojums par 1 kubikmetru sadzīves atkritumu bija 8 lati 95 centīmi bez PVN, bet no šā gada 1. jūnija maksas pakalpojums par 1 kubikmetru sadzīves atkritumu būs 3 lati 91 centīms bez PVN. Talsu novada pašvaldība vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka nav obligāti nepieciešams izvēlēties papildu pakalpojumu paketi, ko piedāvā SIA Eko Baltija Vide. Ja atkritumu radītājs ievēro vispār pieņemtās normas un ievēro līguma nosacījumus, tam nav nepieciešams izvēlēties papildu pakalpojumus, kā arī papildu pakalpojumus uzņēmums nav tiesīgs jums uzspiest.